Karsts gan, ne? Diezgan, jā. Labdien. Tā, kur es lai nolieku savu telefonu? Kaut kā tur Sveiki, labdien. Welcome. Jau, es varu tevi foto. Jā. Jo! Baigi interesanti, es nezinu, kādus jūs kurš video esat redzējuši. Jūs esat visāds daudz lojāli fani. Jā? Jā, mēs jau ilgi skatījām. Man prieks dzirdēt. Ko tev nopūdīt? Paldies, Lienīt. Paldies. Thank you. Livestreams dzīvajā ir rekur. Čau, draugi. Tie, kas nav klāt, mēs esam šeit, Tukumā. 3101. Viss šeit sākās. Pasaules epicentrs, pasaules centrs. Rekur cilvēki ir saradušies. Čau. Jau. Rekur vesela banda ir. Vesela banda. Cool. Nu, kā ieradies šeit. Jā, atligoju. Ļoti labi. Ok, tā. Man ir plāns. Tā. Pirmais, kas man jums jāpasaka ir, jā? Nebaidāties. Bet to jau jūs esat dzirdējuši, vai ne? Nebaidāties. Pat galvenā tēma, ko es gribu pacelāt un ko es esmu vispār pats sapratis savu dzīves laikā, ir tiešām tas, ka šis visums ir dzīvs. Viss ir dzīvs un viss ir vienkārši apziņa un vibrācija, jā? Šī fiziskā pasaule vienkārši ir ilūzija. Ne? Mēs šeit dzīvojam uz neilgu laiciņu, mēs nomirstam, mēs pazaudējam savu ķermeni, bet tā pašā laikā mēs nekad nenomirstam. Mūsu individuālās apziņas ir mūžīgas. Tas ir pats svarīgākais, ko apzināties. Un līdz ar to mēs arī varam atrast spēku, nebaidīties. Ja tāpēc, ka mums neko nevar izdarīt. Covid atnāk, man būs slikti, es nomiršu, kāda atšķirība, es tāpat piedzimšu vēlreiz, vai ne? Jā. Tas ir viens no svarīgākajiem lietām, ko es gribu, lai cilvēks saprot. Reinkarnācija ir īsta. Tiešām garantīta 100%. Tas nav tā kaut kāda reliģija ticība, kurai jātic. Tas vienkārši ir jāapzinās, jā? Un līdz ar to ir jāzaudē bailes. Un lai mūs kontrolē caur bailēm. Visu laiku mūs baida, mēdī. Kārš, tūlīt būs kārš, visi uzbruks, kāds nomirs, vai ne? Bet tas viss ir bullshit, tas ir teātris, tie ir meli, vai ne? Tas ir pirmkārt, kas mums jāapzinās, ko es gribēju jums pateikt. Otrkārt, individuāli. Mēs esam katrs daļa no Dieva, vai ne? Mēs katrs esam Dieva izpausme. Dievs ir viss, vai ne? Pilnīgi viss ir Dievs. Un caur mūsu acīm Dievs individuāli redz šo pasauli, perspektīvu, vai ne? Katram ir savu perspektīvu, katrs ir savādāks. Un tas ir unikāli, tas ir skaisti, tas ir burvīgi, tam tā ir jābūt, vai ne? Un ja mēs apzināmies šo lietu, vai ne? Tad mēs saprotam, ka mums jādzīvo ir autentiska dzīve, vai ne? Tāda, kādu mēs vēlamies, vai ne? Mums tiešām ir jāizpauž sevi un nevajag kautrēties, izpausties. Es, ko nožēloju savā dzīvē, kad es biju jaunāks, es vienkārši mēģināju ietilpt kaut kur dažreiz un pieklusēt un baidījos, man tur kāds kaut ko padomās, bet tas viss ir bullshit. Ir sevišķi sīkie, tiešām. Darat visu, ko jūs gribat. Apkārtējā pasaule vienkārši vienalga, ko viņi domā. Jo mēs katrs esam Dievs. Katram mums ir individuāli redzes dzīvi. Un es jums pateikšu godīgi, neviens neredz šo dzīvi vienādi. Tā realitāte, ko mēs redzam, jūs tagad, es stāvu šeit brālis Māris, vai ne? Un katrs redz pilnīgi citu brāli Māri, vai ne? Kādam varbūt kāds ir redzējis brālis Māris, viņš ir stāstījis Kambodžas stāsts,
kāds redz brāli Mārim tetovējumu, kādam liekas brālis Māris ir tukumnieks, vai ne? Katram ir sava asociācija. Un tā tas ir ar visu, ar visiem un vienmēr. Tāpēc lūdzu neraizēties, ko citi cilvēki domā. Un vienkārši autentitāte, būt pašiem sev. Ir sevišķi jaunai paaudzei. Man tāds prieks redzēt, tik daudz jauno paaudzes šeit ir. Jums viss dzīve priekšā ir. Un jūs šīs lietas saprotat, ka jums nav no kā baidīties. Jūs esat perfekti, ideāli, kādi jūs esat. Jūs esat burtiski Dievs, kas skatās caur jūsu acīm. Ja? Un jūs varat sasniegt pilnīgi jebko. Pilnīgi jebko. Nav limiti. Tiešām neklausāt vecākiem skolotājiem, mācītājiem, debesis, tev jāstrādā, tev jādara tas. Nē, darat, ko jūs gribat. Bet, ja man būtu padoms, ko darīt, vai ne, ko darīt, mēģināt atrast kaut ko, kas palīdz citiem cilvēkiem, kas dod kaut ko pretī. Jo mūsdienās visi cilvēki ir apsēsti ar naudu, un nauda ir vienkārši enerģija, vai ne? Viņi plūst, viņi nāk, nauda iet un nāk, bet viņi nevajag pielūgt. Nevajag visu laiku reiķināt, cik tas maksā, cik es varu nopelnīt, kurš darbs man maksās vairāk. Galvenais ir saprast to, ka ja mēs visi esam viens, vai ne? Un es palīdzu kādam cilvēkam, tas nozīmē, ka es palīdzu sev, vai ne? Es palīdzu sev, tāpēc mēs palīdzam sev. Čau! Frau Sinti no TikTok. Viņa arī dzīvo Vācijā. Jā, es iedomājos, ka es te Latvijā esmu, tad jāatbalsta līdzīgi domājošie. Es jau tieši domāju, kad mēs satiksimies. Jā, paši. Super. Arī darbojas intuīcija, ne? Es pilnībā tieši ticu, draugi, ka viss notiek, kādam jānotiek. Mēs vienmēr esam īstajā laikā, īstajā vietā. Sakritības vienkārši nav. Tas neeksistē, vai ne? Viss, kā notiek, tam tā ir jānotiek. Mūsu dzīves pakārtojās šim visum ritmam, kurš vienkārši iet, un visums izplešās, izpaužās, un viņš mēģina sevi saprast caur mūsu acīm. Un mēs esam šīs acis, kas vienkārši redz to visumu. Labdien! Tas sanāk. Vēl 5 minūtes. Tā, es tev nemaz neatpazinu, tu tā esi uzvecinējis. Tu galīgi. Mēs ar viņu kādreiz dzīvojam Anglijā kopā. Iedod kāds uz entiku viņiem jau. Tā, es domāju, kas tas pa kuili nāk iekšā, tā kā lācis vienkārši, hei. Reci. Sorry, es negribu tev visu, bet citreiz resnos vajag pakarcināt. Tas ir normāli, No judgment. Jā, tātad, ko mēs te runājam, tēmu. Basically, tas sākums, ko es gribēju jums pateikt, ir tas pats svarīgākais. Nebaidamies, mēs visi esam viens, un ja mēs meklējam kaut kādu lietu, kurai piedurties, mēģinam palīdzēt citiem cilvēkiem. Tas ir daudz svarīgāk nekā skriet pakaļ naudai un domāt, kur var vairāk nopelnīt, bet labāk vienkārši darīt kaut ko, kas dod atpakaļ. Jo, kā jau es teicu, palīdzot citiem, mēs īstenībā palīdzam sev. Un zini, cik forši sajūt, kad tu kaut ko nopērci priekš sevīm, bet pamēģini palīdzēt kādam, tu vēl labāk sajūt būs. Iedot naudu kādam citam, palīdzēt citam, ir daudz labāk sajūt. Un ne jau tikai sajūt, bet tas vienkārši ir labāk, jo mēs visi esam viens, ne? Tātad tās ir tās lietas, ko es gribēju jums pateikt. Nebaidāties, un sekojiet savai sirdsbalsī, ja? Jo viss ir atbildes ir iekšā. Citi cilvēki var kaut ko iemācīt, parādīt, vai ne, motivēt, vai ne, piemēram, kaut kādu grāmatu izlasi, viņi tev interesē, rezonē, vai ne, jūs skatāties TikTok video, jūs esat šeit, jums patīk, ko brālis Māris saka, jums tas rezonē, tas ir forši, tas ir superīgi, bet nevajag nevienu pielūgt, tiešām nevajag skatīties augšā uz kaut kādu pedestālu, tur ir kaut kāds cilvēks, un viņš ir baigi krūtais, nē, viņš ir tas pats, kas tu, mēs visi esam viens, vai ne, tikai dažādas perspektīvas, tāpēc pielūgt galvenais vajag sevi, un sekot savai sirdsbalsī. Sveiki, labdien! Welcome! Basically, jā, tas tāds basic, ko es gribēju pateikt, es nezinu, mēs varam varbūt vēlāk tur runāt vēl vairāk par kaut kādiem hermetiskiem principiem. Es nezinu, jūs esat redzējuši manajā video, kā vispār visam strādā, ir 7 likumi, kurus nevar apgāst, vai ne? Pārējais viss ir bullshit, ilūzija. Un, jā, es nezinu, ko mēs daram tālāk. Es nekad šādu pasākumu neesam darījuši. Cheers! Priekā! Cheers! Tā, tas bija tāds iesākums, ko es gribēju jums pateikt. Ja jums ir kaut kādi jautājumi,
Lūdzu, uzdodat man, un atbildēšu. Protams, nopačējamies. Vakar bija Engurs zvejnieks svētkos. Es nevarēju paiet 5 soļus, cilvēki nākama bildes prās. Janek, metusa. Fociny. Janek. Jo. Labs, veči. Nākat šurp mani bērni. Zini, man cilvēki prasa, kad tev būs bērni. Pacies, man ir pilns ar bērniem. Labs. Paldies, ka atnācāt. Paldies, ka visi atnācāt. Jo mēs negribam tā kā interviju 5 minūtes kaut kāds. Mēs varam taisīt interviju, jā. Un, zini, kā viss ir enerģija, vai ne? Mēs šeit esam kopā, un šī ir enerģija. Mēs apmainamies ar enerģiju. Ceļš pozitīva enerģija, vai ne? Un tāpēc, jā, tas ir forši, ka mēs esam šeit. Superīgi, ka mēs esam šeit. Gribat interviju taisīt? Jā, maziņš. Davai. Taisam publisko Paldies interviju. tev! Tā? Davai, veči, turās. Lai jums viss izdodas, jā? Viss to labāko. Gāza grīdā. Pagā? Livestreamā tā kāds skatās? Jā, kaut kāds 100 cilvēki ir. Tā, kroč, tāds maz jautājums. Kas tev vispār vai iedvesmoja